Un šodien esam izvēlējušās šo te nogāzi, lai parādītu jums, kā tad dabā savā dārzā atrast augstumlīkni un atzīmēt jaunas dobes vietu, kura būtu visa vienā līmenī un nenotiktu pastiprināta izžūšana un barības vielu aizplūšana. Jaunas dobes vietas atrašana. Kā man saprast un atrast, kurā vietā man un kādā veidā veidot savu dobi, lai tā atrastos vienā līmenī, lai neizžūtu viens gals dobes un otrs, lai nebūtu pārmitrs. Tolīt mēs to jums parādīsim. Priekš šī darbiņa jums būs nepieciešams šāds mērrīgs, kas ir A burta veidā. A burta sāniņa tātad ir vienāda garuma līdz punktam, kur viņi kopā savienojās. Vienādā attālumā no apakšmalas tiek atzīmēts un uzlikts šķērskoks. Un šķērskoka viducī no augšas uz leju iekārot svārstiņu, pret šķērskoka viduci tiek atzīmēts svītriņi, kur ir šis vidus, un kad svārstiņš būs nostājies pret šo atzīmi, tad abi gali A burtiņam būs vienā līmenī. Un ar šādu rīku mēs atradīsim dobes vietu, kur viņi arī būs līdz ar to vienā līmenī. Tātad, kā mēs darām? Atzīmējam pirmo starta mietiņu vietā, no kuras mēs tā kā šo dobi vēlamies. Un mērīka vienu kāju noliekam pie šīta mietiņa. Otru kāju mēs virzam mazliet uz augšu, mazliet uz leju un atrodam to vietu, kurā šis svērtenis, kas ir iekārts mums no augšas uz leju, atrodas pret to atzīmītu, kuru iepriekš bijām atzīmējuši, tātad, kurā abas kājas ir vienā līmenī. Tālāk mērīgu pārvietojam uz priekšu un atkal vienu kāju ieliekam mietiņa iepriekšējā vietā un meklējam jauno vietu, kur atkal svērtenis nostāsies pret atzīmi, pret vidus atzīmi uz šķērskoka. Šeit atkal iznāk mazliet uz augšu, pakāpties pa nogāzīti. Šāda te augstuma līknes atrašana un dobas veidošana par augstuma līkni ir svarīga nogāzēs, kaut arī minimālā nogāzē, bet arī jebkurā citā vietā, jo mums nav dabā neviena vieta ideāli līdzena tā kā galds. Līdz ar to vienmēr ja dobe tiek veidota šādā vietā, ir iespēja, ka viens gals būs mazliet sausāks, otrs slapjāks, vai vidus sausāks vai slapjāks. Vienmēr ūdenim būs iespēja no augstākās vietas pārvietoties uz zemāko vietu, un līdz ar to arī nest līdzi barības vielas. Kad esam šādi atsprauduši vēlamo dobes garumu, tad ir iespēja izmantot dārza šļūteni, lai atzīmētu dobes kontūru. Un apskatītos, vai mums dobe šajā vietā tāda, kāda viņa patreiz izveidojas, vai mums viņa patīk, vai tas mūs apmierina. Parādīšu jums šo te dobes kontūru no gala. Un šeit būs redzams, ka tā nav taisna līnija. Un taisna līnija dabā ir ļoti reti, tā kā mēs mēdzam dārzā. Vienā galā mietiņa, otrā galā mietiņa šņurīti, un dobe mums ir taisnā līnijā. Dabā viņa vienmēr mazliet novirzīsies. Ja šī te dobes kontūra neapmierina, tad raujam mietiņu sārā un pārvietojot sākumu mietiņu uz citu vietu nedaudz, meklējam atkal jauno augstumu līkni un līdz ar to arī jaunās dobes nākošo kontūru. Tagad atmērīsim dobes platumu. Vēlamais dobes platums ir aptuveni 50 cm, kas ir 2 gunas pēdas. Tātad atmēram vēlamo dobes platumu un iespraužam mietiņu. Un attiecīgi nākošā vietā tāpat. Un tad ņemam lāpstu un beram augsni šajā te paredzētajā dobes platumā.
Ja ir paredzētas vairākas dobas, secīgi viena aiz otras, tad labāk šo te līnijas praust augšpusē un dobas veidot, metot augsni uz leju. Jo kāpēc metot augsni? Veidosies terasītes. Un tāpēc vieglāk ir augsnī pārvietot pa slīpumu uz leju. Tātad, tā kā mēs tagad esam nosprauduši, tad es celiņu rakšu virs šļūtenes, ņemšu zemi, tur man būs celiņš, un to zemi pārvietošu aiz šļūtenes pa kreisi, tur man būs dobīte.